Čau! Mēs esam komanda Savu ceļu braucēji un piedalīsimies divās trasēs – spēku un ātrumu. Video mērķis ir parādīt modeļu izstrādes procesu un līdz šim sasniegtos rezultātus. Spēka klase. Šajā klasē mūsu mērķis bija pavilkt pēc iespējas vairāk svaru. Ātri vien sapratām, ka ļoti svarīgs būs zobratu skaita attiecība, un šajā klasē tai ir jābūt pēc iespējas lielākai. Lai pārliecinātos, ka mums ir taisnība un izvēlētā zobratu attiecība ir ideāla, izveidojam nelielu zobratu izmēģinātāju. Tā kā mums ir liels zobrats uz velkošās as, bija vajadzīgi lielāki riteņi, lai zobrats nebarzētos gar zemi, un saules paneļus pacēlām virs riteņiem, lai riteņi neveidotu lielu ēnu. Izgatavošana. Viss tika printēts ar PLA plasmasu un aizņēma vairāk nekā 10 stundas. Video jūs redzat, kā printējas priekšējā as. Diemžēl pati šasija vēl nav paguvusi izprintēties, un nav bijusi iespēja iegūt video materiālus. Izvēlējāmies lodēt saules paneļus virknē un pagarinājām vienu no vadiem. Ātruma klase. Ātruma klasē, protams, mērķis ir izstrādāt visātrāko mašīnas modeli. Lai to sasniegt, viens no vissvarīgākajiem pamatu kritērijiem ir svara optimizācija. Mašīnas konstrukcijai jābūt maksimāli vieglai, lai varētu sasniegt pēc iespējas lielāku pātrinājumu. Svarīgs ir arī mašīnas dizains, kam jābūt aerodinamiskam, lai samazinātu gaisa pretestību, nodrošinot efektīvu enerģijas izmantošanu. Neskatoties uz vieglumu, mašīnas konstrukcijai jābūt izturīgai, lai nodrošinātu ilgmūžīgu un uzticamu darbību. Tapšanas procesā tika pielietoti tie paši resursi, kas bija izmantot spēka kategorijas modeļa izstrādē. Plānojot prototipus, radās jautājums par to, kāpēc saules paneļi parasti novietot konkrētos leņķos. Saules paneļu novietojums leņķī, nevis paralēli zemei, nodrošina to, ka tie ir spējīgi absorbēt vairāk saules gaismas daļiņu, jo tie tiek novietot tā, lai tie būtu perpendikulāri saules stariem, kas palielina to efektivitāti un enerģijas ražošanas potenciālu. Šo principu novērojam arī praksē, izmēģinot vienu no paraugiem, tāpēc nākamais uzdevums abās kategorijās bija saprast, kā šo teoriju pēc iespējas labāk iekorporēt dizainā. Ideālais variants ir izgatavot modeli, kam leņķis, kādā novietot saules paneļi, ir dinamiski. Tas ir maināms pēc konkrētas situācijas apstākļiem, kurā diennakts ceļā tiek izmantot saules modelis un kurā virzienā ir novietota trase. Šīs izmaiņas tiek realizētas video tapšanas laikā, tāpēc vizuālu materiālu tam sniegt nevaram. Ceram, ka mūsu McLaren mid-season upgrades liks modelīšanas sacensību dienā startēt perfekti. Uz redzēšanos!